Esiet sveicināti. Šonedēļ ir būtiski ne tikai tādēļ, ka Saeima apstiprināja šodien tātad valsts budžetu nākamajam gadam, bet arī Rīgas dome apstiprināja budžetu. Bet par Rīgas domi un Rīgas pašvaldības lietām uzreiz jāsaka, ka saruna būs nedaudz dalīta, jo ir dalītas tēmas, bet pirmais viesis ir labi zināms mums paziņa Rīgas domas deputāts Jānis Mārtiņš Škuja. Paldies, Jāni, ka atnāc. Tas, redzi, kā ir, man tev jālūdz, patiesībā tā, lai tu stāsti tas, kas tev pašam ir uz sirds tā iemesla dēļ, ka tā diskusija līdzīga kā ar lielo budžetu. Viņi parasti normāliem cilvēkiem aiziet, jūs sakat, opozīcija saka vienus argumentus, tad kaut kā tur Ušakovs pasaka, jūs skaitīt nemākat, ja? Visi min kaut kādus skaitļus, beigās ir tā kā ar bankām. It kā jau stabils, bet kaut kāda sūda laikam ir. Ja? Līdz ar to, pēc visām izkaušanās, tur tā, skaidrs, opozīcija mazākumā budžets pieņems. Kas ir tas, ko tu gribētu rīdzniekiem pateikt? Kas ir tavs viedoklis? Kas ir sastrādāts? Jā, paldies par uzaicinājumu. Pareizi teikts, ka var minēt tādus gudrus vārdus: deficīts, proficīts, procenti pret valsti, pret dotācijām, pret pieņemšanu, noņemšanu. Un parastam cilvēkam tas pilnībā gandrīz vai neko neizsaka. Tāpēc, teiksim, arī tie 5 mīti, ko Delfos mērs rakstīja, Ušakovs, un man pievēršot beigu uzmanību. Jā, viņa mīti, un man ļoti daudzreiz pieminēja, paldies viņam vismaz, to kā pieres pavelti. Jā, ir pievērst man uzmanību. Tā kopbildi jau ir gana vienkārša. Mēs redzam tās sadaļas un tās elementārās lietas, kur nauda netiek piešķirta, jo tad varētu reāli iekonomēt un ar reāliem cipariem. Tā pašā laikā notiek naudas piešķiršana un, protams, cilvēka ausī patīkam skan, pensionāri var braukt par brīvu. Tad vēl kaut kāds atlaids un skaidrs, ka satiksmē vajag degvielu un degvielas cenu kāpums un daudz visādas gudras tēzes, bet reālie fakti ir pavisam citi. Reālie fakti ir tādi, ka tajā laikā, lai tiešām samazinātu, piemēram, to pašu Rīgas satiksmes budžetu, kuru it kā plātoties pasaka, jā, mēs tur par cik tur miljoniem esam mazāk piešķīruši un mēs tiešām taupam. Mēs redzam, ka netiek piešķirtas naudas elementārai lietai, kur tiešām varētu kaut vai miljonu ietaupīt uz to pašu degvielas kontroli. Jā, cik reizes, katru reizi es kāpju tribīnē un runāju par to, ka apmēram kaut kā 250,000 vajadzētu, lai tās tehnoloģijas ieviest sabiedriskajā transportā, un gadu laikā var iekonomēt miljonu. Es nedomāju, ka Getliņi, Eko vai Latvijas gāzē strādā analfabēti un idioti. Viņi tomēr šo tehnoloģiju ir iegādājušies un ir ļoti laimīgi. Pie tām Getliņa Eko ir labs piemērs, varētu būt Rīgas domē, jo tas ir daļēji Rīgas domē piederošs uzņēmums. Mēs finansējam it kā daļai piederošo Latvijas tehnoloģijas centru, kurš šo Latvijas Nokijā ir arī izgudrojis, bet neko tālāk arī nedaram. Tad jautājums, pēc kam vajag finansēt to, ko tu pēc tam neizmanto? Kāpēc neieviest šādus degvielas kontrolas mehānismus. Un nesenie cipari rāda, ka gadu laikā apmēram degvielai tiek iztērēta apmēram 10 miljonu lati. Protams, kad šie iepirkumi un šie cipari ir NATO līmeņa slepenībā, tos nevienam neatklāja, nevienam nedod iespēju iepazīties. Jā, un runājot arī ar lielo kompāniju pārstāvjiem, viņi arī kaut kā neatcerās kaut kādus publiskākus iepirkumus, kurš tad nāks, lūdzu piesakieties, dodiet labāku cenu degvielai. Tā pašā laikā par tiem pašiem pensionāriem plātās, ka rekur mēs dodam atlaides. Protams, ausī skan forši, pozitīva ziņa, bet ja mēs pievēršamies saimnieciski domājoši, tad pirmkārt jautājums, vai visiem rīdziniekiem vajadzētu tagad dotēt pensionārus. Otrakārt, jo rīdzinieki tā jau maksā savus nodokļus, nodevus un pilda savas saistības. Otrakārt, varbūt tomēr pieeja šim jautājumam saimnieciski
un pieņemsim ierobežot šo laiku pensionāriem, ļaujot viņiem braukāt pa dienas vidu, kad transports tāpatās brauc pustukšs, degviela tiek tērēta, šoferim algu maksā. Nē, tā vietā vienkārši iedod priekšpopulistisku ziņojumu, un tad, protams, no rītiem vai vakaros, kad autobusi pilni cilvēki dodas uz vai no darba, tad arī viņiem ir tas arguments, ka daudz pensionāru brauc, tiem, kuriem arī jātiek uz darba, tātad tur vajag papildus varbūt kaut kāds reiss vai degviela vai dotācijas un tā tālāk. Nu, labi, es saprotu, ka Rīgas satiksme tas ir tāds iecienīts stāsts. Nu, Rīgas satiksme, man liekas, tas ir priekš manis tas ir visiecienītākais stāsts, jā, jo tur es negribu teikt sēžu uz kakla, bet tur es tiešām sekoju un cenšos maksimāli to informāciju iegūt un tiešām ar reāliem cipariem un pretargumentiem kaut ko teikt. Faktiski tāpat biļešu cena. Saskaņas centrs nāca pie varas, no 40 centīmiem palielināja uz 70 centīmiem. Šodien it kā dod atlaides pensionāriem, tātad atkal uz kaut kādu starpību viņi tā kā atnāk atpakaļ. Bet mēs redzam, pat oktobrī, man liekas, kaut kādus vēl līdz gada beigām 52 miljoni, man liekas, mēs vēl tur, cik tur prasīja. Līdz ar to ir tāds termins laba pārvaldība. Un ja mēs skatāmies Rīgas satiksmi, ja mēs skatāmies pagājušā gada sniega izvešana, sniegs mums bija zelta vērtē, par 7 latiem kubā maksāja, tā pašā laikā visi jau informācija pa pilsētu bija un apakšu uzņēmēji strādāja no 2 līdz 3 lati par kubu. It kā kontrolētā veidā ir zināms cipars, cik tas sniegs ir izvests, bet tā pašā laikā tas viss ir tādā, miglātīts un nesaprotams. Nav laba pārvaldība. Man bija saruna ar Nasdaq OMX pārstāvjiem, un es jautāju, vai Rīgas kāds uzņēmums ir pieteicis sev kotēties biržā, kas, man liekas, arī būtu normāli. Uz ko tur, paraustīja plecus, pasmaidīja, tā starp vārdiem varēja saprast to, ka biržā viņus neviens pat nelaidīs, jo tur vispār nav nekā caurspīdīga. Tāds hokejs nav vajadzīgs. Tieši tā. Un šeit mēs vienkārši ik brīdi redzam, ka nav šī labā pārvaldība, un viena tā redzamā daļa, kad cilvēki reāli dzird vai redz nopirktajos mēdījos, kad tiešām viss ir forši, un Nils ir populārākais mērs un pozitīvais tēls latviešu mitoloģijā. Tā pašā laikā seguma apkārt un apakšā tam nav nekāda. Labi, es saprotu, ka šobrīd viss stāsts ir saistīts ar to, ka tiek noēsta būtībā uzkrājumi, kas ir radīti iepriekšējos gados. Faktiski tie ieguldījumi, kas šobrīd ir, viņi ir droši vien jāsadala vismaz 3 daļās. Ir tas, kas tiešām nepieciešams, ir tas, kas varētu pagaidīt, un ir tas, kurš vizuāli izskatās labi un reāli strādā tīri politiski, lai gūtu šo te politisko bonusu, bet patiesībā sakot, tas nav vajadzīgs. Ja tev maciņā ir 100 lati un tev jāsvin jubileja, tad tu droši vien domā, vai tu pa 100 latiem uzaicini 2-3 cilvēkus vai 23 un pēc tam atlikušo nedēļu, grauz nagus. Ko tu pieskaiti šādiem pasākumiem, kurus varētu mierīgi atlikt? Es uzskatu, šīs pašas dotācijas atkal manai mīļajai Rīgas satiksmei. Un atlikt, faktiski varbūt pat pārskatīt un noteikti samazināt, jo es saku vēlreiz, piešķirot līdzekļus šīm degvielas kontrolēm, jau rīt parīt ir reāla ekonomija. Un nevajag reiz ceturksnī nākt uz domu un diedalēt dotāciju degvielai ar kaut kādiem tur aprēķiniem, kad degvielas cena ir cēlusies, nav cēlusies. Man ir piemērs, kā te bija, kad Letā publicē oficiālu informāciju vienu, par cik pieauga dīzeļdegviela. Domē mums nāk un stāsta un plātās, kad kur beigais pieaugums par 20%. Un tie nav mani cipari no galvas ņemti, tie ir reālie cipari, kas arī visiem ir zinām pieejami.
tā pašā laikā arī Rīgas satiksmē kaut kā pamainot arī algu sistēmu, kas ir novecojusi. Mēs redzam reālos darba darītājus, šoferus, kas braukā, kuriem ir, man liekas, apmēram 300. Par Rīgas satiksmi mēs noteikti parunāsim ar otru viesu, bet jautājums ir par to, ka labi, ir klasiskā situācija. Jūs pozīcija apmainās ar savstarpējām laipnībām. Vai nu ar mediju starpniecību, vai domas sēž zālē. Saprot, kas ir viena lieta, es šodien, kā Saeimā bija budžets skatīšana lielās. Protams, tur arī ir, pēc pilnas programmas izpildās cilvēki. Bet, teiksim, ja ir tādas kaut kādas tādas galējas, tad jocīgas lietas, tad tur vienmēr ir tā kā stāsts valsts kontrolē vai kaut kā tā. Respektīvi, ja politiķi netiek savā starpā galā, tad ir kaut kur jāvēršās vai kaut kas jāierosina. Mums ir vairākas ierosinātas lietas, un rindas kārtībā stāv vēl tikai viņas juridiski pareizi jānoformē, vēl jāpapildina informācija. Un, protams, mēs vēršamies gan prokuratūrā, arī man kolēģi no Vienotības vēršās prokuratūrā, un arī, protams, protams. Arī šobrīd, kad situācija mainījusies ministrijā, kas reāli var apturēt kaut kādas domas lēmumus vai atstādināt Rīgas mēru par nesaimniecisku darbību, ja nav šī labā pārvaldība. Šobrīd ir tāda politiskā situācija, kad, acīm redzot, mēs arī caur šo ministriju vērsīsimies un sāksim šo reālo darbību uz atstādināšanu, ierobežošanu, likumu atcelšanu un daudz lietu pārskatīšanu. Arī tas pats vaiprāts, kad vienkārši mani kā deputātu uzskata par trešo personu, man vienkārši informāciju nedod. Ja? Te pašā laikā, kad jāsaņem dotācija, tad redz, man ir jābalso par to. Visu laiku tā situācija jau ir bijusi tāda, bet ir jau tas mērs tāds, kad vairs vienkārši nav variantu. Un viena lieta, ko mēs mēdījos runājam, bet šī tad būs tā reālā darbība kustība, kad arī mēs mēģināsim kaut ko jau ar likumiem, ar faktiem un bez emocijām. Tu ieminējies par labi zināmo stāstu par sniega izvešanu. Manuprāt, ka mēs ar tevi kaut ko arī pagājušajā sezonā izklaidējāmies par dārgajām slidotavām. Kaut kas tas bija. Man dzīve tik ātri piet, ka es neatceros. Visā šajā stāstā mums ir atkal ziemas sezona ir atnākusi. Ja? Bez sniega. Labi, pagaidi. Tas nav arguments. Vienkārši es gribēju jautāt, vai kaut kā, kad tev ir tā acis uz tiem mazajiem kaut kādiem vai tādiem puslieliem projektiem, ir kaut kas uzzīmējies, kaut kāds vispār tajos domas projektiņos, kur tu varētu teikt, kas tas tāds tagad ir?